tauta runā, ka tumša krāsa padara telpu vizuāli mazāku. Un tā ir taisnība, jo tumšas krāsas vienmēr vizuāli visu samazina. Samazina telpu un sliktāk atstrojās gaisma. Nu, tā tad taisnība. Lauri, ir pieņēmums tāds, ka sienas krāsa ietekmē tas, kāds apgaismojums ir dienas laikā. Taisnība, jo mūsdienās ir tik daudz dažādi apgaismojumi, LED, kvēlspuldzes, optiskās lampas un dienas gaisma, kad krāsas tonis pat mainīsies līdz nepazīšanai. Tā tad taisnība. Lauri, esmu dzirdējis, ka jo vairāk krāsu uzklāja, jo izturīgāk būs virsma. Daļai patiesība, jo, ja tu uzkrāsos 10 cm biezu, skaidrs būs kā bruņa mašīnai, bet patiesībā, jo labāka būs virsma, jo labāka krāsas absorpcija, jo krāsa būs izturīgāka. Tā kā daļai patiesība, bet svarīgāk ir, kāda ir virsma. Brīnišķīgi. Lauri, ir dzirdēts, ka sienas vajag gruntēt tikai tad, ja viņas ir baltas. Gruntskrāsa ir paredzēta, lai izlīdzinātu sienas absorpciju, proti izlīdzinātu tās uzsūktspēju un noslēgtu knibuļus knabuļus, nevis lai nomaskētu kaut kādas apakšējās krāsas. Brīnišķīgi, vērtīgi to zināt. Lauri, es ticu, ka ir krāsu toņi, kas liek justies mierīgāk un enerģiskāk. No psiholoģijas viedokļa ir toņi, kas tevi nomierina, un ir toņi, kas tevi padara trakāku vai uzbudina. Tā ir. Jāiet izvēlēties pareizais tonis. Redzu.